Labdien! Šodien raidieraksta Visapnicis mēs diskutēsim par iedvesmu un radošu realitāti. Mēs parunāsim par to, kā nezaudēt radošumu, kad viss nogurina, kad sistēma spiež, kad motivācija zūd un kad māksla kļūst par pienākumu. Sarunā piedalīsies Elmars Seņkovs, teātra režisors, kurš sadarbojas ar vairākiem Latvijas vadošiem teātriem, tā skaitā ar Latvijas Nacionālo teātri, Liepājas teātri, Valmieras teātri un citiem. Šobrīd viņš arī strādā Latvijas kultūras akadēmijas prorektoras Magnetiskas jaunrades darbā un arī akadēmijas aktermeistarības un režijas pasniedzējs. Diskusiju vadīs LKA studentes. Es, Beata Vrepska, es esmu arī žurnaliste, tāpēc bišķiņ savā vietā. Un manas kolēģis Annija Libermane. Jā, sveiki, esmu Annija, un es strādāju vispār krīžu konsultāciju centrā Skalbes kā administrātori. Un Eva Liepa. Jā, es esmu Eva Liepa, es esmu tautsdeju kolektīvu vadītāja, fizioterapeite un arī tagad centīšos pastrādāt muzikālā teātra jomā, jo esmu arī šīs te muzikālā teātra nodaļas absolvente. Jā, tad sāksim mūsu sarunu. Mums ir dažas daļas. Jā, mēs sadalījām mūsu diskusiju uz vairākiem blokiem, lai pastāstītu un parunātu par iedvesmu no tādas filozofiskas un no praktiskas skatu punktiem. Sākšu ar to, ka vispār Elmārs sveiks. Sveiki. Jā, mēs aizmirsām tevi iepazīstināt. Nekas gadās. Kā tu jūties? Šobrīd es jūtos kaut kādā ziņā apmierināts, kaut kādā ziņā reizēm ļoti arī trauksmains. Liekas, ka vēl kaut kādas lietas gribētos izdarīt. Tas rada trauksmes izjūtu, ka viņas vajag izdarīt, un, protams, liekas, ka pietrūks laika kaut kādām pārdomām, jau par izdarīto ir izdarītas, bet pārdomām tieši par to, ko varētu darīt vēl tālāk. Ļoti interesanti, jo vienmēr jau tas skatījums, ka tāda radošums, tu strādā, tu esi radošs, un tas tiek ļoti romantizēts, bet mēs aizmirstam, ka īstenībā darba ir ļoti daudz, un pienāk nogurums, un var arī izdegt, bet vai mēs varam kaut ko no tā arī mācīties, un vai tas var būt tāds kā impulss mūsu tālākajai darbībai. Un tad runājot tieši par tavu akadēmisko darbību, mums interesē, vai akadēmiskā vide ietekmē tavu radošo procesu, un vai tā palīdz strukturēt domāšanu, vai arī tā tieši to ļoti noslogo, un tu jūties saguris. Vispār tas ir ļoti labs jautājums un laba tēma, un es viņu mazliet risinu arī šobrīd savā doktora darbā, kā režijas stratēģijas ietekmē mācību procesu, un mācību procesu ietekmē tavas režijas stratēģijas, vai mākslinisko jaunradi. Un te ir dažādas diskusijas par to bijuši. Ir tāds priekšstats un ir tāds viedoklis, kas bieži izskan, ka tie, kas strādā mācību vidē, viņi sev ieliek kaut kādā mākslinieka rāmī, un viņi kļūst par sliktiem māksliniekiem. Attiecīgi, ka viņi ir spiesti visu laiku dzīvot ar ābeci, bet es tam nepiekrītu, jo skaidrs, ka iespējams varbūt kādam ir tas individuāli gadījums, tāds var būt, un kāds var tā arī atbildēt. Manā gadījumā tas, es par to baidījos, un es arī esmu sev uzdevu šo jautājumu, laikam es ik pa laikam atnāk pie tā, ka man jāiet prom no akadēmijas, un uznāk kaut kādi tie krīzes momenti vai arī pārdegšanas momenti, jo pedagoģija jau ir tāda lieta, ka tu nesaņem tik ļoti daudz to atgriezenisko saiti vai to gandarījumu sajūtu nedabūt tik lielu, kā tu varbūt dabūt tādā jau profesionālā vidē. Jo profesionālā vidē, tu tomēr saskaries ar kaut kādiem, tu rādi savu darbu lielai skatītāju auditorijai, tā ir lielāka uzmanība, tevi redz un novērtē vai arī kritizē, arī tas ir patīkami, bet tu esi kaut kādā ziņā, un tad arī skola, viņi tomēr
tomēr mazliet tāda slēgtāka vide, kurā tu darbojies, un patiesībā to, ko mēs darām ar aktieriem vai režisoriem pirmos gadus, to neviens jau neredz, un tā ir tāda virtuve, kurā tu vienkārši vingrinies, un, protams, pluss ir tam, ka tu spēj strukturizēt domas, jo tev jāmāk nokomunicēt savu pieredzi vai savas iemaņas attiecīgi studentiem, un ja tu attiecīgi ieliec viņos kaut kādu to savu pieredzi, tādu, kādu tu vēlies, vai uzstādi tāds mērķis, kāds tu vēlies viņus redzēt, tad tu vari patiesībā viņiem ļoti radoši darboties. Un tad tas sāks īstais radošums tajā brīdī, ka tu viņus esi sagatavojis būt radošiem. Bet, kad viņi jau ir īsti radoši, viņi vienkārši paņem diplomas un iet prom. Un tad kā viņiem... Jāsāk no jauna. Tad viss jāsāk no jauna. Un tas ir tā kā mūsu profesora Aina Matīse teica, un tas pedagoģi ir kamieļu pūtiens tūkstnesī. Bet atkal otrs aspekts, man liekas, kas pedagoģijai ir labs, vai manā gadījumā tas tiešām palīdzēja, ka pedagoģija vai kļūst arī par tādu mācību tāpu tev kā režisoram, kurā tu spēj reflektēt arī par to, ko tu dari, jo bieži vien radošajā laukā tu daudz lietas dari intuitīvi, daudz, meklē kaut kādus impulsus no ārpuses, bet mācību tāpā tu pēc tam tajā skolas vidē vai augstskolas vidē tu noformulē un tu gribi dalīties. Tas ir pietiekami bagāts un pilns ar to, ko tu esi sakrājis. Un tiešām tev ir kaut kur tur likt ārā šo enerģiju sakrāto. Nezinu, vai viņa visa nodara, protams, studentiem, tas jājautā viņiem, bet tu esmu izjūtis, ka reizēm tas pilnīgi tikai izveļu ārā savu viņa pieredzi, ko viņi no tā paņem, nezinu, bet gan jau viņi paņem kaut ko, jo gal galā viņi visi kļūst par pastāvīgiem māksliniekiem, droši vien kaut kādas lietas paliek, jā. Viņa nenāk pēc tam kaut kad pēc 5 gadiem un saka, Elmāra, īstenībā, forši pasniedzējs bija, kur tu man šito samācīju, un es tagad daru. Jā, man liekas, tu precīzi pateici, 5 varbūt pat vēl ilgāk gadi ir, jo patiesībā tā apzināšanās, ko viņš ir ieguvis skolā, viņa notiek stipri vēlāk. Es domāju, tas ir visiem, to var atzīt. Zini, kad pēc paiet laiks, un tu tajā darba tirgu pēkšņi, bet īstenībā es tagad saprotu, ko man mācīt akadēmijā, bet es tādā brīdī to nesapratu. Protams, ir tādi brīži, un tie ir patīkami, viņi nav daudz, bet ja viņi ir, tiecīgi jautājums, cik pats es esmu arī dalījies un saviem pedagogiem to teicis, es arī, es nevaru pārmest. Vienkārši mēs kaut kā neaizdomājamies, kā mums liekas, pašsaprotam, kā es mācos, es iegūstu zināšanas un es aizēju, kāpēc man tur jāapsaka, tas tā kā liekas tā kā pašsaprotam. Ir lietas, kur varbūt kādā krīzes situācijā students novērtē, ka tās zināšanas, viņa tieši krīzes situācijas viņš to sāk novērtēt, ka, paldies, un tad viņš saka, paldies, ka tu iemācīji to, jo es tiku galā ar kaut kādu krīzes situāciju. Un, ļoti jauki, ka tu pieminēji tieši krīzes situāciju, jo tev gan jau ir gadies, ka tu redzi, ka tavs students ir nonācis šajā krīzes situācijā, ka nav iedvesmas, varbūt viņš tur kādam čomiņam saka, zini, iešu studiju daļu teikšu, ka jāņem ārā dokumenti, un nav tās iedvesmas, par ko mēs te visi runājam, un kā tev liekas, ir kaut kāda formula, pēc kuras var atrast to iedvesmu, vai tu esi kaut kā centies studentus iedvesmot, lai viņi turpina iet šo radošo ceļu, lai viņi turpina ņemties un dzīvoties? Jā, arī ļoti labs jautājums. Tā spēcīgi jautājums, ko var tiešām ilgi diskutēt. Manā gadījumā jā, es esmu ļoti daudz novērojuši šīs studentiem nav iedvesma vai kaut kādas problēmas. Bieži vien, es saprotu, problēmas nav tajā mācību telpā, kaut kur viņam dzīvē. Un reizēm, ja viņš ir gatavs padalīties un kaut kā, tad, protams, mēs izrunājam, vai viņam ir kaut kāds finansiāls problēmas, un tas arī rada vai kaut kādas vai problēmas ģimenē. Tās bieži vien arī rada kaut kādu, to bloku, būt radošam, brīvam, kā tu vari kaut kā būt atraisīts, ja tev izējot no skolas ir tās problēmas. Un viņas ir. Protams, visiem studentiem tu visu viņas nevar atrisināt, un skaidrs viņiem pašiem jātiek galā, bet ja vienkārši viņš saka, man nav iedvesmas, man nekas tas vienīgā atslēga, ko es, kā to risinu, vienkārši darīt.
Tas tā ir mana pieredze, un es arī viņu tādā veidā arī viņam saku, tad, kad ir grūti piespiest sev sākt kaut ko darīt. Tad, kad sāc darīt, process aiziet. Nevajag, protams, sev pārslogot visu laiku kļūt par darboholiķim, kas ir otra galējība arī manā gadījumā reizēm. Tu vienkārši mazliet pārstrādājies, un tu saproti, ka tu jau vairs nesaproti, kas ar tevi notiek. Nē, tu nevari ilgi sēdēt, tu nevari ilgi gaidīt, ka man tas radošums atnāks. Viņš vienkārši neatnāk tā iemesla, ka tu sēdi uz vietas un neko jaunu neredzi. Kusties. Attiecīgi, jebkura kustība pa labi, pa kreisi aizejot kaut kur, tas iedos tev kaut kādu impulsu, kaut ko saprast. Tas ir līdzīgi, kā es ar savu doktoru darbu, man nav iedvesmi viņu rakstīt, es viņu nevaru, bet līdz ko es vienkārši piesēšu un sāku drukāt pirmo lampu, izrādās man ir ko teikt. Vienkārši, tiecīgi, tu aizķeries un aiziet, un tad tas process kļūst tik baudāms, un visgrūtāk tu pirmo soli izdarīt. Protams, ir jāstāsta katrs gadījums atsevišķi. Protams, ir cilvēkam, kam vienkārši jau ir tiešām nopietnākas problēmas, kas tiešām skar kā apātija vai depresija vai veģetīvās distonija, kas patiesībā ir, tur mēs nevaram palīdzēt. Tas tiešām tad viņiem ir jāmeklē palīdzība, profesionāla palīdzība. Jā, jo es arī šobrīd esmu tādā situācijā, kad man ir tas... kapacitāte ir beigusies, man tāda sajūta, kā es taču esmu tik enerģiska un radoša vispār meitene, bet šobrīd kaut kā nav vispār enerģijas, un tad es sapratu, bet laikam disciplīna man ir tas, kas palīdz. Ka es sev nosaku, ka tagad es 1 stundu darīšu šo, un pēc tam? Un pēc tam es varēšu atkal grozīties, jā. Bet kaut kā iet uz priekšu. Jā. Skaidrs. Jā, tā disciplīna var palīdzēt pabeigt, iesākt to, tā sevi savākt kopā. Es gribētu uzdot jautājumus par sistēmu un iedvesmu, kā darboties tai sistēmas iekšienē un reizē saglabāt savu balsi un savu radošo ieceri. Un tu bieži strādā neatkarīgi un reizē radošo darbību tev ietekmē ļoti daudz faktoru. Budžeti, termiņi, iestādes, noteikumi, ļoti dažādi šie faktori. Un kā tas ierobežo vai stimulē tavu radošumu? Arī labs jautājums. Mums tikai labi jautājums. Mēs nogriezām no. Jā, jūs uzdod tāds jautājums, ko vispār ļoti reti, kad uzdod. Es tiešām to nevis tāpēc vien saku, ka vienkārši komplimenti, bet nē, tiešām tie ir tādi jautājumi, ko reti uzdod. Jā. Tas labi. Tātad jautājums par sistēmu. Jā, man godīgi sakot, tieši teātra mākslā bieži vien tie ierobežojumi dod iespējas būt radošam. Ja, piemēram, ir gadījumi, kad nav budžets, un tu saproti, tev jāuztais izcila izrāde no tā, kas tev ir. Un tas liek vienkārši tev pieslēgt domāt radoši. Tātad mēs nav scenogrāfijas nekas, vai tur nepietiek naudas scenogrāfija, telpa, rekvizītiem. Mēs meklējam risinājumu, un tāpēc mēs varam diezgan zaļu izrādi uztaisīt. Mēs vienkārši no tiem esošiem resursiem un radošāk, un tas iznāks vēl daudz radošāk. Bet ir, protams, kaut kādi ierobežojumi, kas arī ir, kas traucē, un tie lielākoties ir tādas sistēmas, finansiāli arī aspekti, piemēram, tu skaidri saproti, ko klients vēlas. Ja? Tas ir droši vien jebkurā jomā, ka kāda reklāmā arī sevišķi, kas atnāk klients un saka, es gribu tieši tādu reklāmu, kāds radošums viņam patiesībā jāapkalpo. Teātra māksla arī iezogas ik pa laikam, lai sevišķi lielākās institūcijās teātra, ka viņi saprot, ka mums ir kaut kādā veidā jānopelna nauda, mums neinteresē, ko tu šobrīd jūti par pasauli, un tagad tu varbūt tās gribi kaut kādā ziņā, režisors grib izvēmt savu naidu pret esošo politiku vai tam līdzīgi. Klientam to nevajag. Viņš saka, man nav, es ieguldu ļoti daudz līdzekļus. Tad tu to savu, kur tu gribi izpausties, tev jāmeklē kādā citā vidē, telpā vai neatkarīgā, vai kur vidē, kur tev to ļauj darīt. Attiecīgi, tas bieži vien ietekmē
bet ja tev ir jāmēģina izdzīvot finansiāli, tad, protams, vienā brīdī tu sāc saprast, nevienam īstenībā neinteresē tavs domas, bet visi grib, lai tu apkalpo tās skatītāju vēlmes. Viņi grib redzēt skaistus darbus, izklaidējošus darbus. Šobrīd sevišķi teātra mākslā šī parādās tendence aizvien vairāk. Tas saistīts iespējams gan ar to pēc Covida un kara kontekstu, un cilvēki ir ārprātīgi noguruši, kā tu saki, kad nav enerģijas. Viņi negrib iet uz, teiksim, jo teātris vairāk cilvēkiem asociējas ar tādu izklaides vietu, tomēr izklaides. Viņi tomēr, ja viņi grib skaistais, jo teātris nozīmē, tie ir kaut kādi svētki. Un ja svētki, tas nozīmē, tā ir izklaide. Ja? Tas nav, kad es atpūta, jā, varētu teikt pat atpūta, precīzāk, jā, nevis izklaide. Un viņš grib atpūsties teātrī. Un tad, protams, kā režisors domā, cik es esmu šobrīd gatavs publikai likt, nenormāli domāt vai šķetināt postdramatiski, metadramatiskus darbus vai kādus, kurā viņi vienkārši tas ierobežo, jo varbūt tu jūties citādāk, jā, bet nevienam tavas jūtas neinteresē. Mākslā. Jā, tā kā kultūra kā produkts. Kultūra kā produkts, jā. Kā jūs ieteiktu studentam risināt tādu konfliktu, kad viņam rodas sajūta, ka viss to viņa radošo ieceri arī diktē noteikumi, sistēmas noteikumi, vai tā būtu akadēmija vai kāds... Es kaut kā īsti neesmu to izjutis akadēmijas vidē. Es pieļauju, ka varbūt citās vidēs tas ir jūtams. Tas beig atkarīgs ļoti individuāli no pedagoga, kādos rāmjos viņš viņu ieliek. Manā gadījumā man patieši otrādāk, es viņus provocēju pārkāpt šos te kaut kāds ierastos rāmjus, jo viņiem liekas, skolā droši vien pasniedzējiem, ja es uztaisīšu tādu darbu, viņiem patiks, un tad es dabūšu labu vērtējumu. Un man pilnīgi grieb, un es viņus saku, kāpēc jūs taisat to, ko es zinu, kas man neinteresē, es gribu no jums, jauniem cilvēkiem, redzēt jūsu tieši redzējumu, nevis jūs mēģināt kopēt mūsu redzējumu vai līdzīgi kā jaunieši pielāgoties, iestāja eksāmenos nāk jaunieši, viņiem ir kaut kāds priekšstats par to, kā mums varētu patikt. Tad viņi nāk ar, es saku, nē, esiet jūs paši. Un tā sistēmu, es atkal esmu tāds, kurš ir arī pārkāpis sistēmas ierastā akadēmiskā vidē pats, jo bieži vien es uzskatu, ka jebkura sistēma, kas man ierobežo, es uz viņu ļoti asi reaģēju. Attiecīgi, tas ir man mīnus. Kaut kādā ziņā es domāju, mīnus akadēmiskā vidē. jo manipulē, ka atgādina, Elmāri, tu strādā akadēmiskā vidē. Es saku, jā, bet es tomēr mācu jauns brīvs cilvēks. Es nevaru viņiem tagad teikt, nē, mēs darīsim tagad šādi. Ja? Vienāk, tas saistās īstenībā patiesībā ar tādiem ierobežojumiem, kas ir ienāk jaunā, arī pat kaut kādā ar jauno ētiku un jauno kaut kādu, tie arī savā ziņā ir ierobežojumi, un tā arī ir kaut kāda sava veida šobrīd sistēma, ka mums ir jāpakļaujas vai ideoloģija, un tās lietas arī bieži, piemēram, ja, šobrīd mēs tur ētikas komisijā apspriedām par to, vai students drīkst izģērbties vai nedrīkst izģērbties spēlējot, piemēram, ja, tad tā ir konkrēts ierobežojums, kurā ētikas komisija nosaka, ka nē. Bet tajā brīdī, kad mēs nosakam nē, viņš izjūt cenzūru. Un redzīgi viņš saka, bet es tomēr gribu, bet līdz ko tu to etīdē vai izrādē dari, tu pārkāp mans intīmās robežas, tu nedrīkst darīt. Un tādas lietas, par ko mēs bieži saskaramies, vai pīpēt drīkst uz skatuves vai nedrīkst. Attiecīgi, bet kāpēc uz skatuves drīkst darīt jebko? Kamēr tas nepārkāp kriminālu likumu. Pēc būtības. Jā, principā jā. Es uzskatu, ka nekāda māksla vienmēr ir pārkāpusi robežas. Gan glezniecībā, gan performancēs, gan vismaz pastamies vīnas akcionistus, un kas tur tik nenotika, ja? Bet tas, ka es nebija ierobežojumi. Šobrīd nokaut visu to skatu, protams, tas liekas, tiešām neētiski, un priekškam tas jādara, tiešām, ja? Bet ja mākslinieks izjūt šo vēlmi to darīt, no vienas puses tur ir, kur tā ir tā sistēma, un tad jautājums, vai mēs to ļaujam darīt vai neļaujam darīt. Krimināla likums netiek pārkāpts, bet tas ir iespējams vājais huligānisms, tas maksimāli, bet huligānisms mākslā, tad par to jau varētu referāts rakstīt ļoti daudz, kur tas ir novērots, un tie kļūst par diezgan zināmiem vārdiem. Tā. Man liekas, māksliniekam varbūt ir pat jābūt tādam huligānam un visu laiku to sabiedrību un cilvēks jākustina un jāved ārā no komforta rāmjiem, jo ja mēs paliekam tajā komfortā, tad kā mēs varam kaut ko jaunu darīt?
Es mēdzu amatieru mākslā pielāgot dejas. Es zinu, ka tā nedrīkst darīt, lai man piedod horeogrāfi, bet tad es vienmēr pasaku jauniešiem, šitas uz mani. Ja kāds man saka, tad kaut ko, tad es esmu vainīga. Nu, lūk, un tu jau pārkāp robežu, un tas ir arī labi. Un tas, varbūt tieši tas ir labi, ka tu pielāgo, un tas arī veido kaut ko jaunu. Tas nav nekas... Jā, tas piespiež domāt radoši un veidot tādu citādāku to priekšnesumu. Mēs par disciplīnu jau pieskārāmies, par disciplīnu radošumā, bet vai tas varētu būt rīks arī, lai ne tikai pabeigt iesākt to, bet lai sevi tā kā samotivētu, vai tieši arī absolūti noliktu pie zemes, ka neko negribas darīt. Jā, disciplīna nav tā, ka viņa arī nav. Piemēram, teātrmākslā disciplīna arī ir ļoti liela, idejas mākslās pieļauj vēl lielāka. Jā, nē, disciplīna ir kaut kā jābūt, savādāk mēs neko neuztaisītu, vai arī ideja. Saka, es šodien negribu, man šodien nav spēka. Kā tu vari uztaisīt labu kvalitīvu ideju, ja vienam tas, otram tas, un mēs sāksim ārprātīgi viens otru respektēt un, teiksim, respektēt viņa kaut kādas iekšējās sajūtas. Mēs māksla ir, itsevišķi teātrmāksla par glezniecību, tu strādā viens, raksti grāmatu viens, bet līdz kaut kur ir kolektīva māksla, kā mūsu gadījumā, tad tur vienalga pastāv kaut kādā ziņā arī hierarhiskā kaut kāda pozīcija, ka šobrīd par to vispār pat runāt ir neētiski kāda hierarhija, bet viņa ir, jo ir viens vadonis un viens saka, kur mēs ejam, lai organizētu. Nevis, lai kaut ko uzspiestu, bet lai vienkārši elementāri organizētu darbību, jo teātra māksla, viņa sākas 7 izrāda. Viņa nevar sākties 7:15. Tas jau paģēr to, ka tas ir disciplinēti. Ja? Otrs disciplīna rada drošību, ka neviens necieš. Ja ir hauss, tas ir bīstami. Visur ir bedre, arī viens izdomās no tās puses, viens no tās, un tad var būt traumas. Disciplīna ir ļoti labs vārds, un disciplīna ir, un vai viņa motivē, vai viņa, kā jautājums, vai viņa... tam, kuram tas traucē, tad tam nevajag ar to nodarboties. Arī. Ja viņš jūt, ka viņš izjūt, piemēram, es zinu, ka man arī nav tā, ka es mīlu stāvēt disciplinēt kori un dziedāt. Tas nav man žanrs, bet lielākā daļa tas ir super, un viņiem patīk to darīt. Bet es, piemēram, nevaru izturēt, vai piemēram, nezinu, Vācijā, tu kā režisors nekad nenostādīsi rindā aktierus. Tas nav iespējams, tāpēc, ka viņu domāšana, viņu vēsturiskā pieredze neļauj vienkārši nostāt. Viņi saka, mēs nestāvēsim rindā, vai sinhroni kaut ko darīt. Tiecīgi, kaut kādas traumas, kur tur tev ir tā kultūra, kur tev jārēķinās, kur viņi tieši otrādāk, kaut kāds disciplinēts. Viņiem, piemēram, deju dziesmu svētki ir tā, viņi skatās ar lielu uzmanību par to visu. Daži, es nesaku par visiem vāciešiem, bet kaut kādiem tādiem, jā. Jā, man draudzene tagad brauks uz Jāņiem ciemos, un es svinu ļoti tradicionāli ar visiem tautstārpiem, Pētrīts Miķelīts un visu, un viņa ir vāciete, un tāpēc man tagad notiek sagatavošanas darbi, kuras viņai skaidroju to atšķirību starp patriotismu un nacionālismu, bet, runājot par tādu disciplīnu, es beidzot esmu saņēmusies sākt rakstīt stāstus, jo man bērnībā ļoti patika to darīt, un arī vidusskolā man vienkārši patika vērot cilvēkus un visu kaut ko pierakstīt, bet tad es ļoti ilgu laiku aizbildinājos, bet nav tās iedvesmas, lai sāktu kaut ko rakstīt, un tad es visu laiku baidījos, ka tas, ko es uzrakstīšu, būs slikti, un tas ir loģiski, ka sākumā tas būs slikti potenciāli, vai arī tas būs ok. Un tad es sapratu, ka, jābeidz sevi attaisnot, un vienkārši ir jāsāk darīt. Tā ir, es eju uz treniņiem, es trenējos, lai audzētu muskuļu masu, es pildu mājas darbus akadēmijai, tāpat tās rakstīšana, man vienkārši ir jāpilda tas mājas darbs. Man ir labs piemērs, arī mans vectēvs bija rakstnieks,
tā galdā, jo padomju laiku viņš nevarēja to publicēt nekā. Un arī ar viņu sarunājoties reizēm mēs nebijām tuvu viens otram, bet viņš pateica, ka jā, nav jāmeklē tā iedvesma katru dienu, kad tu tiri zobus, tev ir jāapstājas, jānāk pie sava galda, darba galda un jāskatās uz to baltu lapu un jāsāk rakstīt. Un pēc tam, kā tu arī pateici, tur atnāks tas domas. Tas ir, ka treniņš katru dienu un tu uztrenē savu to. Nav jābaidās no tādas tukšas labas, ir jāķeras klāt. Nu, es vienīgi, ko es atceros no viņa tādiem padomiem, bija vērtīgi. Labi, mums ir vēl viena tāda pirms noslēguma daļa par tiem praktiskiem rīkiem. Un vēl pie tā es gribu varbūt pajautāt par aktieriem arī. Tu kā režisors, tu gaidi no viņiem iedvesmu vai tā, ka tu pateici, tur ir tāds sinhronizēts, tāds organisms, kur viņam ir jādara to, kas ir jādara, kas ir rakstīts, režisors uzrakstīja un viņam ir to Nē, tas laiks... Kā tur tā balansēt, lai nebūtu hausā. Nē, tas laiks ir beidzies mazliet, ka aktieris ir tikai izpildītājs teātra mākslā, lielākoties beidzies. Jo šobrīd aktieris arī bieži vien teātra mākslā kļūst par autoru, vai attiecīgi skaidrs, ka es šobrīd ar savu pieredzi, cik es esmu taisījis izrādes, sev nosos, es strādāšu tikai ar tiem aktieriem, kuri man iedvesmo. Jo tērē... To var uzreiz saprast? Ne? Jā, to var saprast. Es esmu strādājis gan visiem Latvijas aktieriem lielākoties. Man jau ir diezgan Latvijas. Man ir, jā. Es varbūt neesmu. Es arī redzu aktierus arī, citur, kur esam Dāles teātrīs neesmu strādājis, bet es vienīgais teātris, kurus tā neesmu. Bet es tos aktierus zinu, es viņus pazīstu, man ir bijuši kontakti un arī kaut kādā darbs. Un es redzu, ko viņi dara uz skatuves. Es sekoju līdzi. Un līdz ar to es uzreiz varu pateikt, skatos citu izrādi, un ja es redzu, man šis aktieris iedvesmo, es ar viņu gribu strādāt. Tas, ko viņš dara uz skatuves, tas ir iedvesmojoši. Tas ir, es redzu, ka viņš mīl tas, ko viņš to dara tīri tehniski. Tas ir kaut kā līdzīgi, es gribu, ļoti līdzīgi, varbūt tu aizēji uz kaut kādu klubu, un tu redzi, ka cilvēki dejo, un tu redzi, ka viens dejo tā, ka tu gribi viņam pievienoties, jo viņš vienkārši ar savu enerģiju, viņš tā kā tevi saindē, un tu gribi iet viņam līdzi. Un tāda aktieri ir, un es sapratu, es nevaru strādāt tiem, esmu tik daudz, esmu mēģinājis iedvesmot tik pasīvus aktierus, un ka tas ļoti daudz no manis patēra enerģiju. Bieži vien esi vienkārši to dari, un likās, ka tas ir viens no režisoru uzdevumiem. Bet pēc tam, kaut kādā laika gaitā strādājot arī ārpus Latvijas, tu saproti, nē, vienkārši tas ir viņu slinkums. Viņi vienkārši paši neko negrib darīt. Viņi gaida, ka tu viņiem pateiks, ko darīt. Tāpēc es secināju, ka es gribu strādāt ar vispār vai sadarboties tiem cilvēkiem, kuri mani iedvesmo. Ja man viņš neiedvesmo, es vairs vispār... Es pat neķeros klāt. Piedod, un šeit tajā brīdī es pats saku, mans radošais laiks, viņš ir tik, cik viņš ir, un katram mums viņš ir dots, cik viņš ir. Viņš nav ilgs, viņš nav tā, ka liekas, mans radošais, visa mana dzīve. Nē, sākumā tu mācies, tu iegūst pieredzi, un tad vienā brīdī, kad tev ir pieredze, tu esi vēl enerģiju, tev ir daudz, tev ir spēks, tu neslimo, elementāri, tu vienkārši vari izdarīt daudz vairāk. Aktierim tas ir ļoti mazs laiks. Aktīvais, protams, ir 20 gadi. Režisoram 15. Ok, jā. Tu jau atbildi uz to jautājumu par to kolektīvo procesu, jā, ka tev obligāti ir jāiedvesmojas no aktieriem, no vispār no tā procesa. Bet bija gadījumi, kad tu saprati darbā gaita, ka viss, ir kaut kāds brīdis, pauze iekšā, klusums, tu nevari neko ne viņiem iedot, no viņiem saņemt. Un kā tu tiec galā ar to stāvokli, kad, kāds izmisums, kādas tādas situācijas varbūt saistīts ar tavu privātu dzīvi, bet, jebkurā. Tādu konkrētu piemēru. Jā, ir, protams, tādi iestrēgumi, ko mēs saucam tad radošā procesā, tu veido, piemēram, manā gadījumā izrādi, un ir tā, ka pēkšņi ir kaut kāds iestrēdziens. Bet tā kā teātra mākslā ir tik daudz iesaistīti cilvēki, vienmēr kāds... Kolektīvs tev jā, kaut kāds viens, otrs, viņš kaut kāds... Būs kaut
kāds no viņiem, kurš tomēr iedos impulsu turpināt, neiestrēgt. 2 cilvēkiem vieglāk iestrēgt, viņi tālāk netiek. Ja? Un tad ir problēmas. Bet ja tāds gadījums, tad man liekas, ka svarīgākais nedrīkst, tā kā spiest. Tiecīgi, tā kā tev nav iedvesmas, man liekas, mēs esam iestrēguši, un tad vēl otrādāk sliktākais, ko darīt, ka tu vēl vairāk iespringsti, jāmēģina no šo problēmu atbrīvoties, atkāpties no viņas. Un tad tu visu atkāpies, tu atbrīvojies, un pēkšņi tā atnāks tā ideja, kā viņu atrisināt, bet līdz ko tu ļoti sažņaukts paliec, jo radošums ir ļoti cieši saistīts ar brīvību. Līdz ko tu psihofiziski, garīgi esi brīvs, tu esi ļoti radošs. Līdz ko tu esi saspringts, uztraucies vai tev... Un koncentrējies. Un tad koncentrējies. Tur vispār būs, reizēm tu redzi, kā viens radošs cilvēks, ja viņš uztraucās, viņš pēkšņi var palikt tik neradošs arī uz skatuves, jo tas uztraukums viņu padarīt pa pilnīgu, pat pat muļķi, tāpēc, ka tas uztraukums ir šausmīga lieta. Tās bailes ir šausmīga, viņas sastindzina. Bailēs nerodas radošums vispār. Es neesmu redzējis, ka bailēs, dusmās, vai tur kaut kādās spilgtās emocijās. Tā kā bailēs, tas ir normāli visiem tiem radošiem, kuri uz skatuves. Tas nav tā kā, tas ir, ja nav tas bailēs, tad kaut kas nav ir labi. Uztraukums. Uztraukums, bailes es atdalītu, Uztraukums vienmēr ir, protams, aktieris vienmēr skatos, lai cik viņš būtu profesionāls, viņš uztrauc, arī režisors uztraucās. Adrenalīns. Tas ir adrenalīns, viņš iedod adrenalīnu, viņš iedod kaut kādu tev tomēr enerģiju, jo tas adrenalīns, un tev tur sirds daudzās ātrāk, un tu, bet bailes ir tāda bailes sēd dvēseli, tāda filma, tas ir par to Fassbinderam filma, bailes sēd dvēseli. Un tas ir, ka viņi tiešām iznīcina cilvēku. Cilvēku bailīgs, tas nav, bailes ir šausmīgi, un vislielākais biedrs radošumā. Saki, mēs parunājam par to, un es arī lasīju vienu rakstu arī tieši par radošumu un tur, kur meklē to iedvesmu, un arī pētnieki rakstīja par to, ka nav jākoncentrējas uz to rezultātu, ir, kad tu pastāstīji, jāstaigā, jāvēro kaut kā atklāti, ar atklātu sirdi, un pēc tam tas visas idejas savilksies kopā, un kaut kāds būs tas rezultāts. Tik un tā tu jau iesāci galvā kaut kur tur to procesu. Kādi tev ir rituāli vai ieradumi, kā tu pienākot pie jauna kaut kāda posma, procesa darbā, tu saki vākt idejas, lai to radošumu kaut ko aizkustinātu un kaut ko radītu jaunu. Kādas tev ir tādas dejas? Nav tādu konkrētu rituālu, man nav. Ir dažādi veidi, kā izrādi atkāpļoti konkrētām izrādēm, kaut kas tev jārada. Reizēm es spēlējos maketā, skatos kaut ko maketā, kā izstāst kaut kā, tas viens tāds radošs raksts, tu vari spēlēties viens mājās un saprast, kā to ainu risināt. Vislabākais man ir dialogs. Tiecīgi ar kādu, cik tas rada man radošumu. Es viens mājās nevaru vispār neko izdomāt. Tā ļoti grūti tad ir. Man ir jāsatiekās, man ir jārunā. Vienalga, vai tas ir tavs kolēģis, mākslinieks, ar ko strādā, aktieris. Un dialogu veidā viens ļoti ātri, veidojās idejas. Tāpēc, ka viens otru dod impulsus. Man dialogs palīdz. Jo starp citu, mūsu studenti, mūsu kolēģi arī pateica, ka mēs uztaisim nelielu aptauju, par kurām pastāstīs, un tur viena no atbildēm bija tieši kolektīvs, ka kolektīvā tu vari kaut kā tas idejas attīstīt, ka tā vide arī akadēmiska, viņa nedod tos rāmjus, bet atkal satiekoties ar cilvēkiem, tu vari kaut ko pasmelties, tieši tā. Mums šobrīd arī vispār, ko es novēroju, gadu nomācoties maģistros, mums ir ļoti daudz grupu darbu. Arī šis ir mūsu grupu darbs. Un man liekas tieši tāpēc, ka, lai neiestrēgst uz tās vietas, kā tu saki, jo viens tu var iestrēgt un esot komandā, grupā, tev ir jāizsaka tas savs viedoklis un tev ir jādomā tie risinājumi, un arī jāizstāv savs viedoklis. Ja tev ir pretā argumenti, un tad tu paķer vienu ideju un tad aiz nākamo. Bet, kā jau Beata minēja, mēs šo pašu jautājumu par rituāliem uzdevām mūsu mīļajiem kultūras akadēmijas studentiem, jo, kā mēs te varam sēdēt un gudri runāt, bet, kā tad ir īstenībā, Un tad, kā jau Beata minēja, daudz pieminēja, ka tas iedvesmas avots ir līdzcilvēki,
ka iedvesmojas no apkārtējiem cilvēkiem un pārunājot kopīgās intereses, kopīgos mērķus un arī kursa biedri iedvesmo. Un tika uzsvērts, ka akadēmiskā vide ir nepieciešama, jo tas iedod kaut kādu pamatu savām idejām. Tā strādā kā tāda ideja banka, kur tu pēc tam vari iet un realizēt to īstajā dzīvē. Un daudzi arī atklāja, ka ja nav to ideju, vienkārši tukšums, tad nodara bieži vien vizuālā stimulācija, ko es arī pati piekopju, man pašai patīk Pinterestā vai Instagramā meklēt kaut kādas idejas, lai kaut ko uztamborētu un visu kaut ko tev arī bieži vien parāda, kā tu vari kaut ko uztaisīt. Un tika pieminēts arī nejaušības moments, ka feina ideja var aizķerties vadot automašīnu vai arī vienkārši ejot pa ielu vai skatoties ārā pa logu. Un daudzi studenti atzīst, ka ir svarīgi parūpēties par savām pamatvajadzībām, kā paēst, padzert ūdeni vai kafiju, kārtīgi atpūsties un ka ir un šim pēdējiem punktam es piekritīšu, ka mums ir jāatrod laiks saviem hobijiem, jo pat, man liekas, akadēmiskā vide ir darbs, radošā darbība, piemēram, tev Elmāras pieņem, tas ir tavs darbs, bet ir jāatrod laiks arī sev, vai tā būtu pastaiga ar suni, vai arī vienkārši peldēšanās ūdenī, un kādi, tad mēs varētu tagad parunāt noslēgumā, kādi ir tie mūsu veidi, kā mēs meklējam to iedvesmu. Es pati pēc būtības esmu ļoti empatisks cilvēks, līdz ar to man ir jāmeklē iedvesma ļoti spēcīgi, lai es ar sevi saietu atkal tādā iekšējā centrā, un man līdz ar to palīdz jūra, mežs, fiziskas aktivitātes un ļoti daba. Tas ir tāds iedvesmas avots primārais, un īstenībā man kā pretēji man tieši vientulība. Tieši iedvesmo, es reiz varu sevi tā kā kopā savākt tās domas, izdomāt, ko es vēlos, un ar to savu iedvesmas avotu tad iet pēc tam pie citiem. Tā kā, jā. Un ūdens vispār, peldēties, jā. Atbrīvoties vispār, fiziski, man liekas. Mana gadījumā es arī neesmu kolektīva cilvēks, man patīk vientulība, tādā normālā daudzumā. Un manā gadījumā, kā es pateicu, kaut kur tā doma, ka man ir tāds uzdevums, man vajag to, kaut kā galva tas paliek, pēc tam es sevi nespiežu, es nesēžu un tur nedomāju kaut ko. Es varu pierakstīt kaut kādus pierakstus, lai vispār strukturētu savu, to ieceri domu, un pēc tam es atbrīvojos no tās visā, es staigāju, kaut ko daru citu, un vienā momentā tas viss galvā kaut kas ejas kopā. Protams, tajā laikā es varu lasīt vai skatīties jebko, kas mani reāli interesē, un vispār mums bija tāda daļa vēl tādi ieteikumi studentiem. Es padomāju, ka es esmu arī students, un man ļoti svarīgi atrast sevi. Tā visā procesā. Paņemt to tieši, ko es gribu. Un arī tāpat dzīve ejot. Lasot, skatīties tieši to, kas man ir vajadzīgs, un paņemt tos uzdevumus vai vispār virzīties tur, kur ir mana īsta interese. Enerģija, kur ir iekšā tajā darbā. Un tad viss sanāks, jo iet pret ceļā kaut kur, es sapratu, ka manā gadījumā es varu sevi pārvarēt, kaut ko darīt to, ka man īsti nepatīk, bet labi, vajag. Bet gala rezultāts būs nekāds. Es zaudēšu to spēku, interesi galu galā un nebūs tur. Bet tur, kur ir mana enerģija interese, tad apkārt tai tēmai dejot pa dzīvi, kaut ko darot, un pēc tam viss atnāks galvā vai sirdī kaut kur. Tāda mana doma. Ļoti laba doma. Es par to domāju, pareizi saki, jo man arī kaut kā dzīvē ir vai paveicies, vai es tur mētiecīgs to gāju arī, ka es daru to, kas man patīk, un tā enerģija ir, viņa pareizi. Jau ir tur. Viņa jau ir tur, un tu nevari vienkārši darīt jau saknē slikt darbu, jo tu dari aiz mīlestības, un tad, es nezinu, mēs varētu statistiku uztaisīt, cik daudz Latvijas sabiedrībā cilvēki dara savu darbu, kuriem nepatīk.
Un ja mēs visi darītu savu darbu, kas mums patīk, tad mēs vienkārši būtu šausmīgi laimīgi nācija. Skaidrs, ka nevar tā dzīve piespēlē, ka tu dari visu savu mūžu. Ar to mēs redzam mūsu vecākos, kas ir padomi laika cilvēki, kur tomēr tur bija kaut kā viņi pret darbu skatījās citādāk. Ja man to iedod darbiņu, tad es to arī darīšu. Ja, un vispār nesūdzēšos visu savu mūžu, ja vispār labi, ka ir darbiņš. Un mums atkal šī iespēja ir cita, un tāpēc es arī jauniešiem saku, cevišķi arī par teātri māku, ja tev nepatīk, vienkārši jau tagadēji prom, nedari to. Nedari savu pāri, nebūs tā, ka pēkšņi tev tā kā sagribēsies. Ja tu jūti jau kaut vai mazāko šaubu, tieši tāda enerģija, viņš tikai paliks nelaimīgāks. Un mēs jau, protams, visi varam sevi iestāstīt un sevi apmānīt un teikt, jā, bet man kaut kā arī tā tava doma patīk. Jā, tā enerģija akumulējas tajā, ko tu patīk. Jā, protams, arī tur var rasties problēmas un apnikt un skat vienā brīdī kaut kāds. Bet ja tu pamatā esi izvēlējies savu profesiju, kuru tu patiesībā dari visu savu mūžu, lielākoties tu vari mainīt, bet tu lielāko savu dzīves daļu pavadi darbā. Es vienmēr atgādinu, lielāko savu dzīves stundu skaitā tu esi darbā. Un ja tu to dari, kas tev nepatīk, tad ir jautājums, vai ir vērts dzīvot un tik vienkārši pat. Tad ir vērts dzīvot jebkurā gadījumā. Nē, vērts dzīvot ir jebkurā gadījumā, bet es tā ļoti radikāli pateicu. Jautājums ir par to, tas laika stundas ir jā. Citi varbūt strādā tieši tā 8 stundas, lai viņš tās 2 stundas būtu laimīgs, ko viņš dara mājās vai kas, protams, arī tā ir. Jo skaidrs, es abrīnoju tos cilvēkus, kas dara tādus darbus, kas ir, nav tie patīkamākie darbi, ja? Attiecīgi nav, vai tas ir, tu strādā ārstniecībā, vai tu strādā ugunsdzēsēji, policija, tas ir ļoti, ir ļoti nopietnas darbs, un tajā brīdī tas nav tā, ka superīgi, cik augsts darbiņš ieša, bet viņš nav gatavo tajā mīlestība. Es skaidrs, ka labi ārsti ir tiem, kuriem patīk to darīt, tāpēc, ka tas ir labi pelnošs darbs. Man ir cita doma par to, par mīlestību, es domāju par mākslu un vispār par kino un par teātri. Man liekas, ka labākas filmas, ja pat viņas ir par kaut kādu ļoti tādu nopietnu vai drūmu laiku vai kaut kādiem pārdzīvojumiem, ja režisors bez mīlestības to rada, to cilvēku, to viņu vājumu vai kaut ko bez mīlestības, tikai kā zem mikroskopa paradot visu, tur nekas nesanāks. Ja tur ir iekšā mīlestība pret to cilvēku, kāds viņš pat nebūtu, pat slikts, tad tur viss sanāks. Jā, piekrīt. Tas ir mans novērojums. Tas ir novērojums precīzi, jo nebūšot profesionāls tajā jomā, bet kā skatītājs. Tieši tā, jo tu redzi, ja skatītājs to redz, tad tas nozīmē, tā ir pareizi. Mums režisoram ir jāmīl tos varoņus, ar kuriem mēs strādājam. Ja mēs viņus nemīlam, vai šo materiālu nemīlam, mēs viņu neuztaisīsim labu. Mēs nedabūsim līdz pārdzīvumu skatītājos. Tiecīgi pat antivaronis tev ir jāiemīl un jāsaprot, kas ir tā tie motivācija vai apstākļi, kāpēc viņš tā rīkojas, jo neviens nepiedzims slikts, viņu apstākļi rada tādu. Un tad mēs, ar ko nodarbojamies, mēs pētam visu laiku cilvēkus konkrētos apstākļos. Vispār nobeigumu vēl viens tas novērojums. Mūsu vecāki, jā, viņi bija sistēmā, nobeidz skolu, pēc tam tur universitāte, pēc tam tur viena vieta vai kaut kur tur strādāja. Nav kaut kādas pārdomas. Šobrīd mums ir liela izvēle. Un lielāka online iespējas vai offline visāds. Un mēs redzam, ka cilvēki, zaudējas bišķi. Viņi tur 30+, viņi joprojām nezina, ko viņi grib. Ļoti daudz, es arī par sevi varu tā pateikt, ļoti daudz izvēles, tu ka šito vai varbūt to vai, un viss, nav tā, straight way to heaven. Ja, kā tu domā, kā atrast, kā tev tas bija, tu arī ir jauns cilvēks, kā tev tas bija atrast savu to ceļu, kad ir tik daudz iespējas un ir laiks un ir, tā kā, tu esi brīvs, tev neviens nespiež, bet tik un tā, nepazaudēties tajā izvēlē. Man tas ir ļoti būtiski, un vēl maniem bērniem, es domāju, vēl būtiski. Jā, es piekrītu, sevišķi mūsu bērniem šobrīd ir ļoti liels iespējas. Pasaule ir atvērta, pagaidām. Jā, nepazaudēt. Jā, kā sev nepazaudēt. Tas, man liekas, ir ļoti liels darbs ar sevi, dialogs ar sevi. Pristam uzdot sev jautājumu, kas man interesē, bet es tomēr iesaku pamēģināt visu. Tu atrast, tu jau nezini,
meitenī tā sēžot mājās, ja, tev liekas, man varētu tas patikt, bet tu pamēģini iestājies tajā augstskolā un saproti, nē, nu nekas. Es to vispār neuzskatu, tas arī kaut kāds... Nav problēma aiziet. Protams, vienkārši iestājies, nu super pamēģināju, un tas ir tik forši, ka students atzīs, viņš klausies, es sapratu to, ka tas nav priekš manis super. Tu esi laimīgs cilvēks. Viens nost, un tu esi... Un visu, un tu atradīsi sevi citur. Es domāju, ka ir arī saviem, piemēram, bērniem ieteiks, pabeidz skolu, nezinu, es nekas, ja tu gribi braukt pasauli, vēro pasauli, tu gribi stājies tur, un tas nav nekas slikts. Es domāju, ka mēs savu spējam identificēt, un tā personība veidojās, un tikai 27, un tas ir tajā posmā, ka tu vari jau daudz maz pateikt, vismaz kura zona tevi interesē, ja? Jo tāpēc es domāju, ka tas laiks ir beidzies, ka mēs uzticamies klāja tur vecāku ieteikumiem. To tiešām nevajag darīt. Jebkuru vecāku varētu uzzināt. Skaidrs, ka jūs gribat, lai bērns būtu laimīgs un viņš labi pelnītu, un skaidrs, ka tādas profesijas ir uzņēmējdarbība, jurisprudence, un ko mēs zinām no priekšstatiem. Ja? Jā, bet arī mainās. Arī mainās, jo šobrīd tas arī vairs nav tā, jā, ka šobrīd arī citā profesijā, kur jūs nekad neiedomāties, var nopelnīt daudz vairāk, nekā tu strādā kā ļoti augstā amatā, bet tu pelni tieši tāpat, kā tas cilvēks, kurš māk flīzēt. Nu, vienkārši viņš māk superīgi flīzēt vansistabu, un viņš pelna vairāk nekā profesors augstskolā. Un viņš atrod tajā iedvesmu. Tieši tā, viņš atrod tajā iedvesmu. Un radošumu flīzēt. Un, man liekas, ir svarīgi izmēģināt visas lietas, kā tu minēji, bet ir arī svarīgi ieklausīties sevi, jo visā šajā informācijas bursmā mēs varam pazaudēties un nesaklausīt savu iekšējo balstiņu. Un tā iekšējā balstiņa mums pasaka, ka hei, tagad vajadzētu piebremzēt, varbūt ejam šajā virzienā, klau, man īstenībā vajag pagulēt, padzert ūdentiņu. Varbūt šis mājasdarbs nav jāizpild, jāaiziet gulēt, un tad mēs viņu izpildīsim. Tas ir aktuāli. Tas ir aktuāli, bet ir svarīgi parūpēties par sevi, lai mēs varam iet un tad dragāt pa to pasauli un ielūkoties katrā aliņā un zem katra akmentiņa. Jā, es domāju, paldies visiem. Paldies. Jā, paldies par sarunu. Super.